Šovakar raidījumā Jēkabpils tehnoloģiju tehnikums ziedot dzīvnieku patversmei. Cerību sala konkursā demonstrē neparastas un krāšņas cepures. Jēkabpils tehnoloģiju tehnikuma kolektīvs gatavojas braucienam uz Jēkabpils dzīvnieku patversmi, lai nogādātu bez mājām palikušajiem astaiņiem sarūpētās dāvanas. Ik gadu tuvojoties Ziemassvētkiem, tehnikuma audzēkņi un pedagogi sniedz svētku prieku tiem, kuriem klājas grūti. Piemēram, iepriekšējās reizēs tie bija seniori. Mūsu skola katru gadu piedalās labdarībā, un šogad mums ir tieši dzīvnieku patversme. Un es redzu ļoti lielu atsaucību no skolēniem, no arī audzinātājiem, un mēs esam tik daudz salasījuši, ka mums pašiem pat prieks ir. Kad dāvanas saliktas automašīnā, laiks doties uz Jēkabpils dzīvnieku patversmi. Tā atrodas Daugavas labajā krastā, Zvaigžņu ielā 1A. Šeit neviens nevar ierasties nepamanīts, jo izdzirdot automotora rūkoņu, ik viens patversmē mītošais suns saspicē ausis un sveic apmeklētājus ar skaļām rejām. Jēkabpils dzīvnieku patversmes kolektīvs ar prieku uzņem ciemiņus, un Ziemassvētku laikā ir sevišķi daudz viesu, kuri vēlas atbalstīt četrkājainos draugus. Jēkabpils tehnoloģiju tehnikuma audzēkņi, pedagogi un citi darbinieki sarūpējuši mīluļiem sauso barību un konservus, pledus un citas suņu un kaķu labsajūtai nepieciešamas mantas. Ļoti daudz dzīvniekus pamet un viņiem vajadzīga palīdzība. Kaut vai ar ēdienu, vai ar kaut kādām lietām, kas atvieglos viņu dzīvi. Kāda sajūta tagad, kad ir izdarīts šis darbiņš? Man ļoti prieks, ka ir ļoti daudz ziedojumu un ka mēs palīdzēsim kaut kādam dzīvniekam, kuram tas ir vajadzīgs. Es pat arī piedalījos šajā akcijā, pati arī atnesu dzīvnieciņiem barību. Man vienkārši patīk dzīvnieki. Es viņus mīlu. Pēc dāvanu nodošanas tehnikuma audzēkņi apciemoja un samīļoja patversmes iemītniekus. Šobrīd iestādē uzturas 57 kaķi un 22 suņi. Ciemiņi, ziedotāji un adoptēt gribētāji būs laipni gaidīti arī Ziemassvētku dienās un gada nogalē, tikai darba laiks būs saīsināts. Savukārt 1. janvārī durvis apmeklētājiem būs slēgtas. Sīkāk ar Jēkabpils dzīvnieku patversmes darba laika izmaiņām var iepazīties portālā Jēkabpils laiks. Jēkabpils biedrība Cerību sala rūpējas, lai bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām būtu iespēja radoši izpausties un piedalīties dažādos pasākumos. Ziemassvētku gaisotnē Cerību salā norisinājās cepuru konkurss, kurā jaunieši un viņu asistenti demonstrēja pašu radītas cepures, kas veidotas dažādās tehnikās. Šī ideja radās pēc tā, ka mums bija Mist un Misters Cerību sala. Un radās, kādu konkursu mēs vēl varētu uztaisīt. Tad radās ideja, un mēs varam uztaisīt cepures. Un visiem dienas centra biedrības biedriem bija dots uzdevums izgatavot cepures. Kādu viņi paši izvēlējās, ko viņi paši gribēja. Ir ļoti citīgi bērni, kuri paši strādāja, kas rociņas ir spēcīgas, un ir asistenti, kuri palīdzēja. Ne visi bērni var to izdarīt, vai ne, bet ir asistenti, kuri ļoti citīgi strādāja. Konkursantus vērtēja žūrija, kurā darbojās Velga Novika un Silvija Putāne no Jēkabpils invalīdu biedrības, kā arī Latvijas neredzīgo biedrības Jēkabpils teritoriālās organizācijas valdes priekšsēdētāja Aija Eglīte. Konkursa dalībnieki bija pacentušies savu apģērbu pieskaņot cepurēm. Katram tēlam bija piešķirts nosaukums, piemēram, Mazā nāriņa, Meksikānis, Sarkangalvīte un citi. Žūrijā uzsver, ka dalībnieku veikums ir īpaši nozīmīgs. Ļoti skaisti bija, jo tomēr bērni ar īpašām vajadzībām. Un viņiem ir vajadzīgi šie asistenti, lai viņš piepalīdzētu un varētu uzstāties tā kā šodien. Prieks visus bija redzēt un tik kuplā skaitā. Šajā konkursā zaudētāju nebija. Visi saņēma žūrijas atzinību un dāvanas par ieguldīto darbu. Bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām dalība šādos pasākumos ne tikai palīdz trenēt domāšanu un pirkstu kustības, bet arī veicina drosmi uzstāties publikas priekšā.
Šogad Ziemassvētku un Svētku brīvdienas operatīvie dienesti gaida ar lielām bažām, jo šajā laikā iedzīvotājiem ir 6 brīvas dienas pēc kārtas. Lielākās bažas ir saistītas ar pārmērīgu alkohola lietošanu, kas attiecīgi var izraisīt arī ceļu satiksmes negadījumus un pārgalvīgas situācijas, kurās var būt apdraudēta cilvēka dzīvība. Lai šis laiks tomēr paietu mierīgi un bez traģiskiem starpgadījumiem, valsts policija, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests iedzīvotājus aicina rīkoties atbildīgi un apzinīgi. Ja pastāv briesmas dzīvībai, veselībai, drošībai, apkārtējai videi vai īpašumam, nekavējoties jāzvana uz 112. Latvijā sākusies gripas epidēmija, informē Slimību profilakses un kontroles centrs. Pagājušajā nedēļā gripa klīniski apstiprināta 38 gadījumos. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina, ka vakcinācija pret gripu joprojām ir ieteicama, jo gripas izplatība var turpināties līdz pat maija beigām. Tāpat cilvēks var gūt labumu no vakcinācijas pat tad, ja viņš to nav saņēmis līdz gripas sezonas sākumam. Nacionālais veselības dienests atgādina, ka gripas epidēmijas laikā sākot no šā gada 19. decembra no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas ģimenes ārstu mājas vizītes pie gripas slimniekiem. Ziemassvētku un jaunā gada dievkalpojumi ir nozīmīgs laiks daudzās draudzēs visā pasaulē, tostarp Latvijā. Šie dievkalpojumi bieži notiek īpašā svinīgā atmosfērā un ietver tradicionālos elementus. Līvānos šajās dienās notiks vairāki dievkalpojumi, piedāvājot iespēju gan piedalīties svētku svinēšanā, gan saņemt Dieva svētību. Ar pasākumu sarakstu var iepazīties portālā Jēkabpils laiks. Jēkabpilī pils rajonā notiek Dzirnavu dīķa, jeb tautā sauktā pils dīķa tīrīšana no dūņām. Dīķis šobrīd ir aizsērējis un vairs nespēja pildīt savu funkciju kā īslaicīgs ūdens rezervuārs paliem un lietus ūdeņiem. Vietām dūņu slānis ir vairāk nekā metru biezs. Darbus plānots pabeigt līdz šā gada beigām, taču to norise ir atkarīga no laikapstākļiem. Savukārt mākslīgo uzpludinājumu piepildīt ar ūdeni plānots nākamā gada pavasarī. Vairāk lasiet portālā Jēkabpils laiks. Latvijas Sarkanā Krusta Zemgales komitejas Jēkabpils birojs ik gadu organizē labdarības akciju, kuras laikā aicina iedzīvotājus ziedot daudzbērnu ģimenēm. Šogad, pateicoties ziedotājiem, tika savākti 500 eiro, kas Ziemassvētkos ļāva iepriecināt 5 daudzbērnu ģimenes – Initas Kirilovas, Jolantas Ozoliņas, Iritas Mušas, Veronikas Liepsaldes un Violetas Vērmanes ģimene. Katra saņēma finansiālu atbalstu 100 eiro apmērā. 2024. gada izskaņā Jēkabpils novada turisma centrs atskatās uz šā gada turisma jaunumiem Jēkabpils novadā. Šā gada sākumā Mežaparka teritorijā Radžu ūdenskrātuves krastā novada iedzīvotājiem un viesiem tika atklāts putnu vērošanas tornis. Populārākie objekti bija Krustpils pils, Jēkabpils Mežaparks, Zasas Muižas parks, kā arī Gārsenes dabas takas. Tāpat izveidotas modernās tehnoloģijas turisma objektos, audiogids Gārsenē un 3D virtuālās realitātes brilles Jēkabpils vēstures muzeja brīvdabas nodaļā Sēļu sēta. Jēkabpils novada turisma informācijas centrs šogad noorganizēja akciju Jēkabpils fotomedības, kurā izaicināja novada iedzīvotājus un viesus apceļot Jēkabpils novadu un ķert kadrus. Vēl viena pārrobežu sadarbība ir akcija Sakrāj Latviju, kuras laikā ceļotāji tiek mudināti apmeklēt visas Latvijas pilsētas un novadus. Arī jaunajā gadā Jēkabpils novadā gaidāmi vairāki turisma jaunumi. Šobrīd notiek darbs pie garās distances pārgājienu maršruta Krustpils takas izstrādes. Tāpat 2025. gada vasarā Jēkabpils svinēs 355. jubileju. Jēkabpils sporta halle aicina iedzīvotājus apmeklēt karnevālu uz ledus. Karnevāls notiks 30. decembrī no 17. līdz 18. Apmeklētāji aicināti ļaut vaļu iztēlei, apģērbties košā tērpā, uzlikt masku un baudīt svētku atmosfēru. Pasākumā būs dažādas spēles un izaicinājumi, kuros būs iespēja laimēt balvas, kā arī piedalīties izlozē. 21. decembrī 11. Jēkabpils sporta hallē risināsies izcilā hokeja trenera Ojāra Rodes piemiņas turnīrs hokejā, kurā par ceļojošo uzvarētāju kausu cīnīsies 4 komandas 60+ vecuma grupā. 21. decembrī 14. Kalna tautas namā būs Ziemassvētku pasākums un rotaļprogramma Notiks dārzā.
Jautrās rotaļās ies sunīts un ruksītis. Tāpat būs Ziemassvētku vecītis un dāvanas. 21. decembrī 17. Jēkabpils sporta hallē risināsies Latvijas basketbola Užavas kausa 8daļfināla spēle starp Jēkabpils BA un Latvijas-Igaunijas basketbola līgas komandu Valmiera Glas Vija. Šī būs lieliska iespēja redzēt augsta līmeņa basketbolu. 21. decembrī 19. Sēlpils Tautas namā notiks Ziemassvētku ieskaņas koncerts Es ticu, ka ir brīnumi. Tajā piedalīsies Sēlpils Tautas nama amatieru kolektīvi. 22. decembrī 11. pie salas ciema galvenās egles ik viens ir aicināts uz tradicionālajiem bluķa svētkiem. Pasākumā plānotas rotaļas, dziesmas, piparkūkas un silta tēja. 22. decembrī 14. salas Tautas namā bērnu amatieru kolektīvu dalībnieki ik katram atnākušajiem stāstīs savu ziemas pasaku. To stāstīs salas Tautas nama bērnu teātra studija Saspēle, pirmsskolas bērnu deju kolektīvs Pumpuriņi, bērnu vokālais ansamblis Buča, pirmsskolas bērnu vokālais ansamblis Mazulīši, kā arī pirmsskolas bērnu deju kolektīvs Ķipari. 22. decembrī 15. Vīpes Tautas namā būs Ziemassvētku noskaņu koncerts Labums ar Imanta Kalniņa un citu autoru dziesmām. Ģitāru pavadījumā izskanēs gan plaši pazīstamas, gan mazāk zināmas Imanta Kalniņa un citu autoru dziesmas svētku sajūtās. 22. decembrī 16. Krustpils kultūras namā notiks jauktā kora noskaņa Ziemassvētku koncerts, kur caur mūziķiem skanēs eņģeļu balsis un visiem zināmas svētku melodijas, kas klausītājus aizvedīs vēl tuvāk gaišiem un sirdsiltiem Ziemassvētkiem. 22. decembrī 16. Viesītes kultūras centrā Sēlija būs jubilejas pasākums Viesītes amatieru teātrim Vēris, kas šogad svin savu 30 gadu jubileju. Šajos gados ir apgūtas un izspēlētas dažādu žanru lugas un viencēlieni, tomēr gan kolektīvam, gan arī skatītājiem vismīļākās ir komēdijas. Decembris ir iepirkšanās, dāvanu saņemšanas un svinēšanas laiks, tomēr arī šajā mēnesī atkritumi ir jāšķiro. Neizvēlies vienkāršāko ceļu, kartona, plastmasas un metāla iepakojuma, kā arī stikla iepakojuma izmešanu sadzīves atkritumu konteinerā. Šķiro un pie mājām nebūs ar atkritumiem pārkrauti konteineri, nepievilcīgs skats un lieli rēķini par atkritumu apsaimniekošanu. Utilizējot kartona kastes, stikla pudeles, plastmasas iepakojumu, bioloģiskos atkritumus dalītās vākšanas konteineros, jūs ne tikai rūpēsieties par vides un resursu audzēšanu, bet arī par savu personīgo budžetu. Atgādinām, ka atkritumiem, ko ievieto šķirošanas konteineros, ir jābūt sausiem, bez pārtikas vai ķīmisku vielu paliekām. Kartona, plastmasas, metāla iepakojumu pirms izmešanas saplacini. Tādā veidā konteinerā būs iespējams ievietot daudz vairāk atkritumu. Tāpat atgādinām, ka no 2025. gada Latvijas pasts mainīs pakalpojumu tarifus. Rēķina saņemšana papīra formātā no nākamā gada kļūs dārgāka. Uzņēmums SIA Jēkabpils pakalpojumi aicina izmantot iespēju saņemt rēķinu e-pastā bez maksas. Svinēsim svētkus dabai draudzīgā veidā. Ēgli vajag? Mēs jau mākslīgo dabujām. Kas viņiem ir? Atvedīšu viņiem tās eglītes bez maksas līdz durvīm. Dabīgas, skaistas, lielas, mazas. Ja nepasūtīsiet, būšu dusmīgs.